Taisnības sagatavotajā apskatā par Latvijas advokatūras pirmsākumiem ieskatījāmies tajā, kā VDK ielika fundamentālu pamatu tajā, lai pilnībā kontrolētu Latvijas advokatūru. Tagad ieskatīsimies jau daudz precīzāk daļā no VDK aģentūras Latvijas advokatūrā. Šeit ir sadalīts lomas un darbības jomas starp dažādiem birojiem un arī individuāli praktizējošiem advokātiem. Ja tevi šis video uzrunāja, abonē Taisnība YouTube kanālu, seko sociālo tīklu profiliem un lasi taisnība.com. Paldies, ka dalies un ļauj patiesību uzzināt arī citiem. Sāksim ar advokātu biroju Trinity, kam ir milzīga loma Krievijas dienesta operācijās Baltijas reģionā. Biroja direktors ir Ivars Gulbis. Viņš nodrošina juridisku atbalstu prokremliskajiem Latvijas oligarhiem Andrim Šķēlem un Aināram Šleseram, piederošajiem tranzītu uzņēmumiem, kuru patiesie labuma guvēji ir Krievijas Federācijas oligarhi un KGB pārstāvi, Sijā Rīgas tirzniecības ostas, Sijā Rīga Fertilizer Terminal un citi. Tāpat arī Ivara Gulbja brālis Rolands Gulbis nodrošina operatīvo pārvaldību šiem uzņēmumiem. Viss advokātu birojs kopumā strādā to klientu labā, kuriem nepieciešams juridiskais atbalsts sankciju apiešanā. Jurijs Baibakovs, advokātu birojs Sijā Zab JB. Viņš apkalpo Krievijas organizētās noziedzības intereses Latvijā un pats ir ļoti cieši saistīts ar organizēto noziedzību un būtībā ir tās dalībnieks. Baibakovam ir vairāki sadarbības partneri valsts policijā un citās tiesību sargājošajās institūcijās. Jurija Baibakova tēvs Boris Baibakovs bija augsta līmeņa padomju varas funkcionārs, proti Rīgas pilsētas komitejas otrais sekretārs, pabijis arī citos augstos amatos, un tūs draugs un kolēģis Valērijam Karginam. Ivars Grunte, advokātu biroja Tegos Baltic vadošais partneris. Viņš ir Latvijas advokatūras veterāns, kurš ilgstoši nodarbojas ar Krievijas Federācijas oligarhu un specdienestu naudas atmazgāšanas operācijām caur Latvijas finanšu sistēmu. Jau kopš 90. gadu sākuma viņš ir tūs prokremliskā oligarha Andra Šķēles biznesu interešu pārstāvis, un šobrīd viņš atrodas Šķēlem un Ainaram Šleseram piederošās bankas AS Industra banka padomē. Šī banka izveidota ar primāro mērķi apkalpot Krievijas naudu un tiek izmantota sankciju apiešanai. Iepriekš viņš cieši sadarbojies ar vēl vienu Šķēles advokātu un interešu pārstāvi, Jāni Lozi, kurš aktīvi darbojās un bija apsūdzēts Digital Gates afērā. Ivars Grunte ir ļoti tuvās un draudzīgās attiecībās ar bijušo VDK virsnieku Juri Savicki. Abi daudzus gadus viņi kopā darbojās Latvijas tenisa savienībā. Turklāt Ivars Grunte ir attīstījis ļoti spēcīgu draudzību ar vēl vienu Latvijai īpaši nelojālu advokātu, un tas ir Mihails Černousovs, kurš ir bēdīgi slavenā Jāņa Ādamsona advokāts. Mihails Černousovs padomju laikos strādāja tiesību sargājošajās institūcijās, un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas visticamāk turpināja strādāt Krievijas specdienestu labā, bet jau kā Latvijas privātdetektīvu un apsardzes dienestu federācijas prezidents. Aldis Pauniņš, individuāli praktizējošs advokāts. Viņš ir bijušā izlūkošanas virsnieka Jura Savicka interešu pārstāvis. Pauniņš sācis jurista karjeru pie Savicka uzņēmumā Itera Latvija. Tagad viņš ieņem AS Gaso padomes priekšsēdētāja vietnieka posteni. Iepriekš viņš arī bija ieņēmis dažādus vadošus amatus. KGB projektā, kas saucās AS Rīgas Dinamo, kur viņš bija padomes loceklis. Tāpat Aldis Pauniņš ieņēmis vadošus amatus vēl vienā KGB kontrolētajā uzņēmumā AS Nordeka, kuras īpašnieks arī ir Savickis. Tāpat viņš pārstāv Jura Savicka intereses uzņēmuma Olainfarm mantinieku strīdos. Pauniņš ir neapšaubāmi lojāls Kremļa interešu pārstāvis Latvijā. Edgars Dupats, zvērinātu advokātu birojas Dupats. Ņemot vērā to, ka viņš ir prokremliskā oligarha Andra Šķēles znots, Edgars ir precējies ar Šķēles meitu Madaru Šķēli, tad tur nav daudz ko brīnīties par viņa iesaistīšanu nelikumīgajās Šķēles biznesa schēmās. Arī viņš nodrošina Krievijas Federācijas oligarhu un Krievijas Federācijas organizētās noziedzības naudas atmazgāšanas operācijas Latvijā. Piemēram, AS4 Finance patiesībā labuma guvējs reāli pieder Krievijas Federācijas oligarhiem un Krievijas Federācijas organizētās noziedzības pārstāvjiem. Edgars Dupats cieši saistīts ar vairākiem Krievijas Federācijas organizētās noziedzības
noziedzības pārstāvjiem Latvijā, piemēram, Uldi Arnicānu, iesauka Ciklops, kā arī ietekmīgiem Krievijas Federācijas organizētās noziedzības pārstāvjiem. Viņam ir plaši sakari arī Latvijas tiesību sargājošajās institūcijās, pārsvarā valsts policijā. Tāpat viņam šad un tad nākas aizstāvēt kādu iekritušu izmeklētāju, piemēram, par kukuļdošanu aizturēto ekonomikas policijas izmeklētāju Viktoru Dzeni. Dupatam ir labs kontakts ar pārējiem Andra Šķēles un Krievijas Federācijas interešu apkalpojošajiem advokātu birojiem, it sevišķi ar advokātu biroju Trinity. Edgars Dupats ir ievēlēts Latvijas zvērinātu advokātu padomes ētikas komisijas sastāvā, kas spilgti apliecina Latvijas zvērinātu advokātu padomes vispārējo morālo pagrimumu. Jānis Kārkliņš, vēl viens svarīgs Krievijas interešu pārstāvis Latvijā. Jānis Kārkliņš ir Krievijas oligārhu interešu pārstāvis mūsu zemē, kļūstot par bēdīgi slavenā Krievijas oligārha Pjotra Avena advokātu. Lai arī viņš nemīl publiski uzstāties, bet atļāvies publiski kritizēt Latvijas valsti par neefektīvu sankciju politiku un negatīvi izteicies par Latvijas rosinājumu iesniegt apelācijas sūdzību par Eiropas Savienības tiesas spriedumu, ar kuru sankcijas tika atceltas. Viņš klāstīja, ka Avenam labvēlīgais spriedums jau tā esot iznīcinošs un tā pārsūdzība varot izrādīties pazemojoša. Viņš biedē ar miljardu eiro izmaksām nodokļu maksātājiem sakarā ar Avena nepamatoto ievietošanu sankciju sarakstā un apšauba Krievijas uzņēmumam, tostarp Avenam piederošo Krievijas maksāto nodokļu saistību ar kara atbalstīšanu un tam līdzīgi. Viena pikanta nianse. Kārkliņa māsa ir Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, kura ir ne tikai privatizējusi ziedošanas kustību Latvijā, bet pozicionē sevi kā kaismīga Putina Krievijas kritiķi, asi vēršoties pret jebkuru, kas jebkādā veidā par to ierunājas. Ko lai saka, interesanta ģimenīte. Vēl noteikti jāpiemina advokātu birojas Rode un partneri, kas arī ir ilgadējs Krievijas dienesta interešu pārstāvis Latvijā. Šī biroja dibinātājs Oskars Rode savu karjeru sācis padomju prokuratūrā, un kā vairāki padomju tiesību sargājošo institūciju darbinieki pēc PSRS sabrukuma pārkvalificējās par advokātiem, arī viņš to izdarīja, lai turpinātu lojāli strādāt nu jau Krievijas interesēs. Ilgadējais Rodes partneris ir Rinalds Bušs, padomju izmeklētājs, kas 90. gadu sākumā pastrādāja Čekistu bankā, Latvijas Industriālā banka par juridiskās daļas vadītāju. Pēc tam viņš tika pārkvalificēts uz advokātiem. Šajā birojā savu mājvietu atrada Jānis Rozenbergs, kurš arī bija ilgadējs oligārhu un Krievijas dienestu interešu pārstāvis. Tagad viņš tika ievēlēts augstākās tiesas tiesneša amatā. Mēs tik nedaudz iezīmējām ainu, kas patiesībā notiek Latvijas tieslietu sistēmā. Liela daļa advokātu izsenis apkalpo Krievijas dienestu intereses mūsu zemē. Dīvaini, ka neviens tam nepievērš uzmanību un ļauj šīm personām netraucēti zem advokātu piesaga nodot mūsu valsts intereses.